māci mūs izteikt to, ko tu vēlies, lai mēs runājam, domājam, darām. Atņem mūsu cerību, ka mēs paši saprotam tavu gudrību, kas lielāk prātam nekad nav izzināma. Paldies Tev par bērniem, kuri šodien atnākuši. Paldies par Tevi, kur Tu mēs sūtīsi. Ļoti līga diena. Priekš visas jūdu tautas ārkārtīgi priecīga diena. Viņi visi gavilēja, milzīgiem pūļiem, viņi visi gāja uz Jeruzalemi, jo Kristus gāja uz Jeruzalemi. Kristus uz ēzelīša jāja uz Jeruzalemi, ārkārtīgi lielu cilvēku pūļi gāja viņam pakaļ, viņam priekšā meta palmu zarus, viņam priekšā klāja drēbes, visi priecājās, dziedāja, smējās, gavilēja. Kāpēc viņi gavilēja? Un kas viņiem notika? Pa šo vienu pašu nedēļu. Kas viņiem notika? Ka viņi pēc dažām dienām tikko klājuši drēbes Kristus ceļā, kliedza sit viņu krustā, sit viņu krustā. Kas viņiem notika? Kam ir dušas, sakiet, tas nekas, mēs nekad atcerieties, bērni, ka jebkuru lietu, kad mēs runājam par ticības lietām un par Dievu, mēs varam droši zināt, ka mums vispirms jāsaka, jālūdz viņām piedošana, ka mēs mēģinam runāt par lietām, kas mūsu ļoti vājiem prātiem ar prātu nekad nebūs aptverama. Mēs esam tikai radība, ko viņš radījis. Un pat vislielākajiem zinātniekiem, kas visu mūžu veltījuši kādām ļoti svarīgām lietām, viņš beigās uzdāvina kādu atklāsmi, kādu zinātnes atklājumu, kurš nekad nav jocīgi, ka vēl esot tā, ka viņš nekad nav, tās teorijas, ko viņš visu mūžu pētījis, tieši turpinājums. Viņš vienmēr ir absolūti jāatmet iepriekšējā teorija, un tad viņam Dievs dod tādu brīnumainu atklāsmi. Cik tas ir vienkārši, un tas ir pavisam cits, nekā es visu mūžu esmu darījis. Un tad viņš tajā mirklī ir kā spiests aptvert, ka tā ir dāvana. Uztveriet visu, ko jūs teiksiet, vienkārši par dāvanu. Nekas nav no mums, jo mazāk mūsos iedomības, jo mazāk mūsos cerības, ka mēs paši kaut ko zinām vai varam, jo labāk Dievs var mums palīdzēt, dot savu lielo spēku un saprašanu. Un jo labāk viss iznāk. Saki droši, nebaidies. Es domāju, ka viņi gaidīja, viņi tā kā gaidīja Jēzu, viņi domāja, ka viņš atbrauks un atpestīs viņus no grēkiem, bet viņi nepadomāja, ka viņiem vairāk ir jālūdz un jānožēlo tie grēki. Un viņi gaidīja kaut ko no Dieva atpakaļ, viņi kaut ko paši gribēja un gaidīja, lai Dievs viņiem to iedot. Jā, man rodas iespēja saņemt kaut ko gribēt un saņemt no viņa to, ko es gribu. To, ko es gribu. Un tad, mīļais cilvēks, par šo nedēļu notika tieši tas. Tātad viņi bija domājuši, ka Kristus būs ar mieru kļūt par viņu laicīgo valdnieku. Un ka tā jaukā labā dzīve, kā izredzētai tautai, ar savu pestītāju tūlīt sāksies šepat un tūlīt. Ka viņš viņu dzīvi laicīgo šīs zemes dzīvi padarīs ērtu, vieglu, labu, patīkamu, ka viņš atrisinās visas viņu problēmas, un tāpēc viņi kliedza Oziāna, lai slavēts jūdu ķēniņš. Ja, tā arī bija. Un tad, kad viņš iejāja Jeruzalemē, tātad vispirms viņš devās uz templi un ko viņš darīja templī? Zeme, tu atceries, ko viņš darīja templī?
saki? Nebaidies. Ko viņš darīja, kad aizgāja uz Jeruzalemes templi? Zini? Filmu redzēja. Ko viņš darīja templī? Izjauca visu. Apgāza visus naudas mijēja galdus. Izmētāja visas naudas. Izdzina ārā visus lopu tirgotājus, visus pārējos. Teica, ko jūs esat izdarījuši mana tēva templi, lūkšanu templi, jūs esat pārvērtuši par tirgus laukumu. Nu, un tad sākās tas, kas vairs nepatika. Tātad cilvēki vienmēr, tad, kad viņi jau visi grib, lai Dievs būtu. Viņi jau visi grib. Tikai viņi nevar pieņemt Dieva noteikumus, veidu, kā Dievs var mums palīdzēt. Viņi visi grib. Tikai viņi grib, lai Dievs dara to, ko mēs gribam. Mēs visi to gribam. Man ir grūta dzīve, es gribu, lai viņš man padara viņu vieglāku. Man, teiksim, ir neklausīgi vai neizdevušies bērni, vai nelaimīgi, vai slimi bērni. Es gribu, lai viņš man viņus dziedina. Man, teiksim, nav saskaņas ģimenes dzīvē, es gribētu, lai viņš viņus uzlabo. Es gribu tūlīt, tepat, un es zinu, ko es gribu. Un tieši tāpēc īsti ticīgu cilvēku pasaulē ir maz. Jo, diemžēl, tas, ko mēs gribam, pārsvarā nav tas, kas mums nestu laimi, un Dievs to zina. Viņš zina, ko viņš grib darīt, kā viņš mūs grib glābt, bet tas galīgi nesaskan ar to, ko mēs gribam. Un īsti ticīgi cilvēki kļūst tikai tad, kad viņi savu egoismu, savu augstprātību, ko ar to iedzimto grēku reizē dabūjuši. Kā tur bija ar to iedzimto grēku, ko Ādams ar Ievu, ko viņiem čūska teica? Teica, ēdiet, jūs būsiet kā dievi. Un viņi, kad apēd to ābolu, iedzimtais grēks ienāca pasaulē. Mēs neesam kļuvuši gudri, bet mēs jūtamies kā dievi. Mēs jūtamies kā dievi. Mums liekas, ka mēs visu zinām, mēs visu saprotam. Un ja vēl kādam Dievs ir atļāvis pa mazu lodziņu ieskatīties savā bezgalīgajā, neizmērojamā gudrībā un mīlestībā, tad mēs vispirms no laimes vicinam spārnus un priecājamies, cik mēs gudri, cik viss mums tagad ir. Bet tūlīt mēs jau neaptveram to, ka tas Dievs ir tik milzīgs, ka pa to lodziņu es redzu tikai vienu mazu daļiņu no tās Dieva bezgalīgās gudrības, no viņa nodomiem. Un tūlīt mums liekas, es visu zinu, es visu saprotu, man ir viss beidzot skaidrs. Un man atkal vairs Dieva nevajag. Es no tām kripatām, ko es esmu uzzinājusi, uzceļu kādu savu gudrību, pilnīgi savu izdomātu. Reti tas ir ārkārtīgi grūti, kāpēc rodas visādas sektas, visādi novirzieni ticībā, kāpēc cilvēki nespēj konsekventi sakot Kristum, tam, kas ir rakstīts. Iedomājies, ka tā Bībele ir tā kā mīlestības vēstule, nevelti tas ir teikts testaments. Mēs varam būt ļoti bagāti Dieva mantinieki. Viņš mūs atdzinis par saviem bērniem. Mums nekā vairāk nevajag. Mums tikai vajag absolūti precīzi noticēt katram vārdam, kas tur ir rakstīts, neko nesagrozīt, nevienu mirkli nejusties tik gudriem, ka mēs zinām, un visu laiku prasīt viņam padomu. Nu redz, tā ir klusā nedēļa. Klusā nedēļa tātad sākas ar to, ka izrādījās, ka Dievs negrib to, ko mēs. Izrādījās, viņam ir cits plāns, ne mūsējais. Un tad es uzreiz saku, nē, ja tā, tad man nevajag. Man tādu? Nē. To man nevajag. Daudzi ir ar mieru, ar ticību un ar Kristu iet līdz viņa iejāšanai Jeruzālemē, līdz viņa kronēšanai par ķēniņu. To grib daudzi, jo tas ir prieka, slavas, ceļš, cerību, viss, kas tur ir skaisti. Diemžēl tālāk izrādās, ka tā tas nenotiks. Izrādās, ka mums katram stāv Kristus priekšā kā piemērs. Un saka mums, kā tur bija,
kad mācekļi viņam jautāja, kurš ir vislielākais bauslis. Ja? Ko viņš teica? Kad viņam jautāja, kurš bauslis ir no visiem vislielākais. Ko tad viņš teica? Ko? Atceries, kā viņš teica? Es nezinu, es atradīšu te uzreiz ātri. Tā. Šito vietiņu lasi no šīs vietas. Un viens no tiem bauslības mācītājs kārdinādams viņam jautāja un sacīja, mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visas sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos bausļos ir saņemt kopā visa bauslība un pravieši. Jo varbūt nepietiks. Tātad šajos abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Viss, kas mums dzīvē neizdodas, ir tikai tāpēc, ka mēs cīnāmies pret kaut ko. Bet Kristus saka, es esmu ceļš. Neskaties atpakaļ, neskaties uz ļaunumu, neskaties uz naidu, neskaties uz atriebību. Es esmu ceļš, skaties uz gaismu, skaties uz mīlestību. Ar ļaunumu nekad pasaulē neuzvarēs ļaunumu. Ar ļaunumu pasaulē ļaunums vairojas. Neskaties uz viņu, skaties uz Kristu. Mīlēt līdz tam, ka tu savu dzīvību atdod par savu mīlamiem cilvēkiem, par cilvēci, kura cieš ne tāpēc, ka viņi gribētu, bet tāpēc, ka viņiem ne visiem vēl ir Dievs atvēris ausis, ne visi dzird, ne visi saprot. Un tie, kas ir izdzirdējuši, tiem, kam ir ausis atvērtas, tiem jālūdz par visiem, ne uz vienu nav jādusmojas. Pat uz savu ienaidnieku. Ja tu viņu nevari mīlēt kā brāli, tad vismaz nepārmet viņam. Un saproti, ka mēs visi savā mūžā esam darījuši daudzas sliktas lietas. Ļoti bieži vienkārši neapzināmies, ka mēs daram ļaunu, jo ir arī tā teikts. Un labo, un ļauno, ko mēs negribam, mēs darām, bet labo, ko mēs gribam, mēs nedarām. Un ļoti bieži pēc daudziem gadiem atskatoties atpakaļ uz to, ko mēs esam darījuši, domājam, es labu gribēju. Un kas no tā viss iznāca? Egoismu, savu lepnību, savu iedomību uz savu prātu, savu iedomību uz savu spēku, uz to, ka es zinu. Var ne pārciest, ne kaut ko piedot, kaut ko neaptverami smagu kādam. To var tikai ar Dievu žēlastību. Nepārveidot savu raksturu, kā Kristus teicis. Kas nepiedzims no augšas, tam neredzēt Dieva valstības. Ko nozīmē piedzimt no augšas? Vienā vietā vēl ir tāda līdzība par traukiem. Kā tas ir? Dievs mūs visus ir radījis kā traukus. Un katrā no mums ir ielējis saturu. Tātad sākumā viņš bija labi to saturu ielējis. Bet mēs tā iedzimtā grēka dēļ esam tagad dabūjuši ļaunu saturu. Un nu vairs nekā cita nevar, jo mūsu daba ir ļauna pēc savas būtības. Vairs neko citu nevar līdzēt, kā tikai mēģināt atteikties no tā sava satura. Liet to visu ārā, lai Kristus tur var ienākt. Lai cik tas būtu neiespējami, bet pieņemt to un atļaut, lai viņš dzīvo un darbojas caur mums. Vienkārši apzināties, ka mēs nekad nebūsim ne tik labi, ne tik gudri, ne tik stipri, nekad, lai kā mēs arī gribētu. Atceries, kā Pēteris tajā brīdī, tad, kad Kristu jau apcietināja, un apostols Pēteris, ka Kristus viņam teica, ka jūs mani nodosiet, un kad vārdu sakot, ka man būs jābūt vienam tajās briesmās. Viņš teica, nē, kungs, lai nu kurš, bet es nē, es tevi līdz pēdējiem aizstāvēšu un būšu ar tevi. Un viņš kā teica? Kad
gaisa dziedās, viņš jau viņas 3 reizes noliekas. 3 reizes noliekas. Un tā arī bija. Dievs vienkārši pierādīja, ka lai cik mēs īsti ticīgi arī būtu, mūsu pašu spēka nekad nepietiks. Nekad nepietiks. Tātad Kristus viens, mums Kristus vajadzīgs kā paraugs, bet ar to vēl nekas nebūs. Es varu skatīties, cik gribu uz viņu kā uz paraugu. Man sava spēka nekad nepietiks. Nekaut nedrusku līdzināties viņam. Nekad. Ļoti ticēsim, tad no viņa žēlastības dēļ mēs saņemsim spēku no viņa. Ne tāpēc, ka mēs būtu labi, ne tāpēc, ka mēs būtu nopelnījuši. Viņš vienkārši to uzdāvinās. Es nezinu, vai jūs par to kādreiz esat domājuši. To es nezinu. Patiesība. Viņiem ir grūti tāpēc, ka es par viņiem lūdzu. Jo ir taču daudz cilvēki, kas dzīvo ļoti miesīgi, it kā viegli, bagāti, jautri, un viņiem nekas netrūkst. Un es saprotu, ka maniem bērniem grūti tāpēc, ka es par viņiem lūdzu. Tāpēc, ka īstenībā Dievam nav nekādas citas iespējas cilvēka dvēseli un garu šķīstīt un padarīt spējīgu upurēties, spējīgu mīlēt, spējīgu piedot. Nav cita ceļa kā tikai ciešanas. Mēs varam izvēlēties vai nu miesīgi, bagātu un laimīgu dzīvi līdz kaut kādam brīdim šajā pasaulē. Bet par visu vienalga beigās jāmaksā. Vai arī ļauties būt par Dieva bērniem, kur atļauj viņam vienkārši sevi veidot. Es vienreiz iedomājos, ka tas tāds vienkārši salīdzinājums. Iedomājos, teiksim, Kristus mums saka, es esmu tās izlases komandas treneris, kas tagad gatavo izlases komandu tādu, kā ar to jūs iziesiet cauri visām grūtībām un nonāksiet manā valstībā, tur, kam es jūs gatavoju, jūs derētu. Viņš mūs aicina un saka, jūs derētu. Jums tikai vajag piekrist. Tas taču neviens no mums īstenībā nepadomātu, ka tas būs viegli. Visi tie, kas kaut mazliet ar sportu nodarbojušies, zina, ka nekas viegls, taču viņu tad negaidīs. Es teikšu, jā, es piekrītu. Bet es taču zinu, ka tas nekas viegls nebūs. Man vajadzēs svīst un mocīties un brīžiem būt pilnīgi bez spēka. Un brīžiem man liksies, ka es to vairs negribu. Es taču iepriekš to zinu. Un tas ir kaut kas līdzīgs. Tas nevar būt viegli. Vai tad cilvēka dvēseli un garu trenēt un gatavot, būt gatavam tam, lai derētu Dieva darbam, vai tad tas varētu būt vieglāk nekā miesu? Protams, ne. Man nemaz nav uz ko cerēt. Vienkārši viņš man ir izvēlējies un teicis, tu derētu. Un jūs viņš ir izvēlējies un saka, tu derētu. Īstenībā jau viņš mūs absolūti visus ir izvēlējies. Tikai viņam vien zināms, kāpēc dažs to izdzird ātrāk, dažs vēlāk. Es domāju, vienkārši tā ir ārkārtīgi liela laime jums un liela izredzētība, ja jums ir tik maz gadu un viņš jūs jau ir izredzējis. Vai viņš ir vienmēr teicis? Es domāju, tā klusā nedēļa, tas ir tā. Saprast, ka tās Dieva dzirnas maļ, un ka mums ir jāļaujas kļūt par to maizīti, kas tur samaļās. Un ka nekas nevar piedzimt bez sāpēm, un ka mums ir jāļaujas, tāpat kā Kristum. Jāļaujas, lai it kā tas ļaunais mūs uzvar. Jo ir jau skaidri pateikts, ka savas ticības dēļ kristiešiem obligāti būs jācieš. Un šitādiem bērniem kā jūs tādā vecumā, es domāju, ka ir grūti pastāvēt. Es domāju, visos laikos ir grūti. Sākumā, kad, teiksim, ticība mūsu valstī vispār it kā nemaz nav bijis, sākumā tas ir apmēram tā, līdz tai svētdienai. Līdz tai pulkvolas svētdienai. Visi ir priecīgi, ziņkārīgi.
Priecājos, ka kaut kur ir. Varbūt mums pat kādreiz aicina kaut kur piedalīties, skaisti kādu dziesmiņu nodziedāt. Bet, mīļie, ticiet, tikai līdz pūpoles vēdienai. Tad, kad mēs sekosim tālāk Kristum līdz Golgātas kalnam, neceriet uz cilvēku atzīšanu. Tad ir tikai no visiem spēkiem jācenšas nenodot Kristu. Tad, kad visi apkārt apsmaidīs, nebūs jau vieglāk daudz nekā viņam. Tāpēc es jautāju. Jūsu vecumā varbūt ir grūti. Iedomājies, ka skolā vai klasē ir tik daudz bērnu, un no viņiem tikai rētais tev piekrīt, ja vispār vēl kāds piekrīt. Priekšā viņš teiks, es viņu ar nekad neesmu redzējis. Par maziem vecumam te nav nekādas nozīmes. Izglītībai nav nekādas nozīmes. Nekādas. Visiem ir vienādi grūti pastāvēt. Tāpēc, ka tā sajūta ir tāda, tas Kristus ir kaut kur. Mēs tagad pirms Bībeles stundas ir kā lūdzām, kungs, esi mums klāt. Palīdzi mums pats runāt to, ko tu vēlies. Esi tik klāt, lai mēs runātu to, ko tu gribi. Un viņš patiesi ir klāt. Atkarīgi no tā. Bet liekas, tas Kristus šodien vēl tevi nesoda. Šodien vēl tu nestāv tiesas priekšā. Un liekas, mēs vienu reizīti. Pēc tam jau akals gan jau tu. Tas ir šausmīgi, tas ir lieliem arī tāpat nedomā, ka mums ir vieglāk, visiem vienādi. Nē, man nav grāmatas, bet ir jau tāds, ko mēs zinām tagad. Kuru? Nu jā, mēs varam padziedāt. Jā, tā es arī domāju. Jā, vajag to oficiālo beigt, tad mums vieglāk. Nē, viss, jā. Kas vārdos manos darbos nāc, jau sargā mani visur glībies. Atnāc Dievs, atnāc Dievs, Kristams ceļos saucu es. Maniem dārgiem, maniem mīļiem savu roku sniedz, un ceļā vadi viņus, kungs. Maniem dārgiem, maniem mīļiem savu roku sniedz, un ceļā vadi viņus, kungs. Un ceļā vadi viņus, kungs. Nu, vēl tagad pasaka. Tā vai ne? Kuru tu vēl gribi? Kas tas bija, kuru Raimonds neuzstāja? Žēl, ka mēs šito varētu iemācīties. Nebija redzējis nemaz šito te. Zem ar nākam zinu. Tu esi patvērums, tu manā sirdī rādi dziesmu par glābšanu, kad esmu neziņā, gribu ticēt tev, uzticēties tev, paļauties uz tavu vārdu, man stiprais Dievs,
Un šito tad dzied, nu, tā kanonā viens ātrāk, otrs vēlāk ļoti labi skan. Bet tikai mēs nevaram. Neziņā gribu ticēt tev, uzticēties tev, paļauties uz tavu vārdu, mans stiprais Dievs. Nu, bet kanonā es nezinu, vai mēs varam, nevaram. Tur jāmācās. Tad dzīve godināt tavā draudzē, godināt šodien. Manā namā godināts esi, kungs, manā namā godināt šodien. Bet tur jau var visu. Nu, kas ir? Kas ir? Tad viņi saka, nu tagad uzdziedāsim. Pagājušo reizi viņš mums lielajiem teica, ka mums labi skanot, ka mēs varot ansambli organizēt. Daudz, 50. Cik? 2 gadi, jā? 2 gadi. 4. daļa jau cauri. Došana par Dievu ir grēks jau pašā būtībā, jo tas nav izrunājams vai apspriežams. Bet ka vienkārši tas ir brīžiem nepieciešams. Nepieciešams, lai mēs viņu vairāk arī, nu, prāti jau viņš tāpēc devis, lai mēs tomēr viņu arī pielietotu kaut kur. Vismaz viņu iepazīšanai. Uz kurien iet kaut kāda viena filozofa vai otra filozofa, kas vispār kaut ko domā par kristietību. Un ko domā? Tur ir pārsvarā luterāņi un baptisti pārsvarā. Bet Nav bijis neviens. es runāju par tiem klausītājiem. Ar kopīgu lūgsmu un vakarēšanu Bībeles stundu klusajā nedēļā aizsākās Madonā skolotājas Līgas Kalniņas vadībā. Iesākums šīm nodarbībām ir pagājušā gada septembris mākslas skolā, bet tagad katru otrdienu bērni pulcējas darbnīcās Madonas bibliotēkā. Jo īstenībā jau mēs nevaram zināt. Un tad, kad beidzot, tas tieši izdomājas, kāpēc man to vajag, un tas atkal nesakrīt. Kā jums ir, kā jūs sajūtat šīs nodarbības? Vai jums pēc nodarbībām ir tāds miers pašos, un vai ir vieglāk, piemēram, saprast savus vienaudžus nākošajā dienā vai skolā vai klasē, vai tas pat kaut kādā ziņā traucē varbūt tādas draiskulības, dēlvarības vai justies tā vienkārši kā zaļā pļavā? Kā tev? Ir jau mierīgāk, bet skolā, kad tur visi tā savādāk, tad nav jau tā. Bet var daudz saskatīt, ko agrāk esmu darījis švakāk. Un var redzēt, daudz cilvēkos var saskatīt to, ko viņi dara nepareizi vairāk. Bet, teiksim, vai ir arī tā, ka skolā par šīm lietām ir jārunā? It kā var jau dzīvot šo savu dzīvi, un tev ir šeit draugi un dombiedri, ja jūs varat savā tādā vidē pasargātībā dzīvot, un daudz neņemt galvā, kāda lūk ir šie svešajā pasaulē, vai tomēr iznāk tā, sadurties kaut kādā ziņā ar viedokļiem, iznāk runāt par šīm lietām, vispār par Kristu, par kristietību. Skolā jau par tādām lietām nerunā. Vispār nerunā klasē? Nē. Klasē nav tā, ka būtu ticīgi, vecāki ticīgi bērni? Pagaidām, cik es zinu, nē. Un ja kādreiz tomēr iznāk pieskarties, taču skolā ir mācības, vai kā tad ir tāds apliecinājums, ka tas nav vajadzīgs, ka nezinu vispār neko par Dievu, par Kristu? Nē, zinu jau, bet Tomēr zinu, es arī domāju, ka zinu. kā tad to ticību, kā kurš tic? Kā ir tev pašam? Kā tu saproti vispār ticēt, ko tas nozīmē ticēt? Tas
tas ir mīlēt Dievu. Un kā citi cilvēki domā, ka tas ir rēks, bet tā jau tas nav. Kad tu personīgi Mīlēt Dievu, tas pats pareizākais teikums. Jā, tu vispār man ļoti patīk šī saruna, bet es tā gribēju vaicāt, kad tu personīgi tā sajūti, jā, ka Dievs ir, ka viņš ir arī priekš tevis, nu, kad tu tādu personīgu uzrunu, kad tas nav tikai garām, ka mēs te sēžam un runājam par kaut ko, bet ka tas tiešām ir tā, kopā ar tevi, ar mani, ka viņš ir, kad tu tā saproti vai ieklausījies tajā. Nu, es to sapratu, kad sāku nākt uz Bībeles stundām, jo agrāk man ar to nebija tāda saistība un par to nebija padomāts vairāk. Interesanti, ka Kristaps uz nodarbībām atnāca savdabīgā veidā un pats pirmais. Īstenībā cilvēks izvēlas, viņš izraisa. Es ļoti labi atceros, kā bija septembrī, kad Kristaps atnāca pirmajā dienā. Viņš pirmajā dienā pēc sludināja atnāca pirmais un viens pats. Vispirms mēs redzējām, ka viņš mākslas skolas vārtos stīvējas ar savu draugu tādu garāku, kuru viņš arī mēģināja iedabūt iekšā, bet tas nepako nenāca. un tad Kristaps sāka raudāt, jo viņš ļoti gribēja nākt iekšā, bet tas draugs nenāca. un tad Māris izgāja un ieveda Kristapu tā draudoši iekšā. Un es domāju, ka viņš varbūt to nemaz nevar paskaidrot, ka pats pirmais impulss vienmēr nāk no Dieva, ka īstenībā viņš izvēlas cilvēku. Un tikai tad mēs varam vai no atsaukties tam aicinājumam vai nē. Es domāju, ka tā tas bija. Ar Kristapu tā bija. Es ļoti labi to dienu atceros. Un tad mēs visi priecājāmies, cik labi, ka tas ir vīrietis, kas nāk pirmais. Un labi, ka viņš nāk raudādams. Tas ir tā kā ar grēku nožēlu, vai ne? Jo īstenībā viņš nāca tāpēc, ka viņš ļoti gribēja, tikai viņam bija bail vienam ienākt. Tāda bija pirmā diena septembrī. Daudz jau ir runāts un daudzas nodarbības. Kā ir šajā laikā šī nodarbība, kad mēs runājām par kluso nedēļu? Ko tu pats saprati vai kas tevī tādas jaunas domas parādījās šodien? Vai tu vispār esi pats domājis par šīm lietām, par klusās nedēļas lietām? Es domāju, ka tā nedēļa nav tāda tā kā citas. Vairāk vajag piedomāt un man nevajag visādas sliktas lietas darīt. Jo ar klusā nedēļa un tajā nedēļā ir pastiprināt lūkšanas un nebūt tādiem tā kā citas reizes. Kādas ir tās lūkšanas? Tev ir tādi brīži, kad tu lūdz tādas teiksim, neiestudētas vai lūkšanas, kad vienkārši nāk vārdi no sirds. Nav vēl jālūdz ar kādiem vārdiem, katrs jau lūdz tā kā māk, Dievs jau tāpat visus saprot. Man vairāk sanāk, kad kādi sliktāki brīži, kaut ko sliktu izdarīs, tad vakarā tā var pārdomāt un kāda tā diena bijusi. Tā. Vai tev neliekas, ka, piemēram, tādas nodarbības un norūda tevi un it kā padara tādu vecāku vai gudrāku, ka tu, teiksim, nevari tā spriņģot, kā varbūt citi bērni, ka tu kaut kā nevari tik atklāti priecāties kā citi bērni, vai tu esi tikpat atbrīvots, tikpat priecīgs, tikpat līksms? Kā tev liekas? Kā ir ar tevi? Nē, es domāju, ka ir kaut kas mainījies. Skolā tur jau tāds bara instinkts, tur jau visi dara, kā liekas, vienādi, bet tā mainījies esmu. Kas var aizsargāt no tāda bara instinkta, kad faktiski tiešām cilvēks nedomā, ko viņam jādara, ka viņš nepastāv par sevi kā viens pret vienu, ja, kā ar savu atbildību. Kas var paglābt tieši no bara? Vai tu tomēr būtu pats un atbildīgs? Es domāju, ka vairākiem tādiem jābūt cilvēkiem, ticīgiem, jo viens tad vajag mācīt par sevi pastāvēt, savādāk. Nevienmēr izdodas par sevi pastāvēt, bet nevajag no tā baidīties un teikt savas domas. Vai tev ir bijuši tādas izvēles iespējas, un ka tu vai pašaubies, vai
tūdaļ, teiksim, rīkojies tā un pēc tam esi gandarīts. Vai tev ir bijuši vispār, jau ir bijuši tādas situācijas, ka tev ir jāapliecina? Skolā man tikai tā vienreiz bijis, kas tā pastāvējis par sevi, bet es domāju, ka tā skolā tomēr tā nav. Ārpus skolas savādāk. Tā. Zani, kā ir ar tevi? Tu jau sen esi droši vien domājis par šīm lietām, jau labu laiku, teiksim, kalpo Dievam, varētu jau pat tā teikt. Vai tas tev tā dabīgi notiek? Un kā ir ar tevi? Un kā tu šo laiku, piemēram, pavērtē, paskaties, vai citus gadus salīdzini, kā ir? Kā tu jūties šajā laikā? Kas tiek nosaukts arī par ciešanu laiku? Īsti nezinu. Man reizē pat sākās, varbūt tajā laikā, kad vēl negājas Bībeles stundām, tikai zināju. Man likās, ka to var saprast tikai ar prātu. Un centos to ar prātu saprast. Tāds savādāk. Tā pavisam klusinātā noskaņā mēs pieskārāmies arī grēku tēmai. Dažreiz par to runājam. It kā no vienas puses runājam, ka ir tā vientulības sajūta, ka jūs esat varbūt vientuļi savā klasē starp citiem bērniem, kas ir varbūt savādāk, bet no otras puses it kā nemaz tā vientulība varētu nebūt, jo ir blakus it kā šī apziņa par Dievu, vai ne? Ir blakus tas, ka tu neesi viens kā cilvēks, vai ka tev ir šis savējais, vai tāds stabilitāte milzīga, ja? Ka tu nevari pazust, vai ka nav tā, ka vienu dienu ir lietus, sniegs, vētras, un tev var aiznest, ka īstenībā tu esi kaut kā noenkurots, un ka nemaz tā nav, ka var zemestrīces tevi sārdīts, tā. Vai nav tā, ka tiešām ir tāds drošība? Jā, kaut arī draugi dažreiz kaut ko apsola, vai nevar izpildīt, vai arī kaut kāds iemesls ir tam. Uz Dievu es varu paļauties un zinu, ka viņš mani nepievilks. Ja es tam ticēšu pa īstam. Ar taviem domu biedriem, ja tu, teiksim, runā ar es nezinu, kā lai nosauc, ar draugiem vai draudzenēm, ja, tad gribas tādas īstas attiecības, īstu rīcību no viņa sagaidīt, ja nevis tādu aizbēgošu kaut kādu vai pusrīcību. Kā ir, vai tu pati, piemēram, arī vienmēr vari izturēt tādu, līdz galam darbu izpildīt vai solījumus izpildīt, kā ir ar tevi? Tā brīvāk padomā. Daudz uzreiz. Es grēkus nožēlo un vismaz lai otrais tā vairs nedara. Es domāju, ka pats galvenais ir, ar ko mēs visi sākam, ka mums tā iedzimtā grēka dēļ ir kaut kāda deformēta redzēšana un uztvere. Nevelti ir sakām vārds tāds, cita acīs, kamēr, kur redz savā baļķi neredz. Tā ir absolūta patiesība. Mēs neviens nezinām, īstenībā pat ļoti uzmanīgi spogulī skatījušies, nezinām, kāda mēs izskatāmies. Mēs nezinām, savu balsi nepazīstam, ja mums, teiksim, radio vai kur pēkšņi. Visus es dzirdu, bet sevi pēkšņi svešs cilvēks runā, svešs, sevi neviens nepazīst. Tas ir tā mūsu iedzimtā grēka dēļ, mēs sevi neredzam. Es domāju, vislielākā žēlastība sākumā, ko ir jālūdz no Dieva, lai uzrāda manu grēku. Un īstenībā mēs citam un arī draudze vajadzīgi tikai tāpēc, lai es tad, kad es kādā cilvēkā redzu kādu vainu vai nevaru ciest otru cilvēku, lai es saprastu, ka īstenībā tā ir mana vaina, ko man rāda.
Tā ir mana. Tā nav nemaz tā cilvēka vaina, ko es neciešu, ko es pašlaik nevaru izturēt. Dēļ kā man ir dusmas vai iekšēji nepatika. Tādā veidā uzrāda manējo. Un sākumā to ir, es domāju, ka tas ir pats pirmais, ar ko tādi bērni vispār. Un ticīgs cilvēks nav cilvēks bez grēka. To mēs nevaram. Ja mēs to spētu, tad mums Dievs nebūtu vajadzīgs. Ticīgs cilvēks ir tāds, kas saredz savu grēku un lūdz Dievu palīdzību. Un viņš var būt, teiksim, labāks, varbūt tā nevar teikt. Varbūt viņš var būt Dieva acīs pieņemamāks vai patīkamāks ar to, ka viņš ļoti ātri redz to savu grēku. Viņš attopas ātri, viņš momentā nožēlo. Viņš redz savu vainu. Kamēr cits var visu mūžu laimīgs nodzīvot, tu teikt, kā? Es esmu ļoti daudz televīzijā dzirdējusi visādus cilvēkus, ko intervē, kas saka, es domāju, savā mūžā nekādu lielu grēku gan neesmu padarījis. Tas vienkārši liecina, ka pagaidām Dieva žēlstība nav to cilvēku sasniegusi. Tāda nav neviena, kas nav padarījis pat arī ļoti, ļoti liels grēkus. Tāda nav neviena. Un ticīgs tas nenozīmē bezgrēcīgs. Tas nozīmē, ka caur Dieva žēlstību redz savu nespēku, savu grēcīgumu un var iegūt palīgā Dieva spēku. Var mēģināt noskaidrot, kāpēc viņš mūs te palaidis pasaulē, kāda vispār jēga pasaulē, visumam, mūsu eksistencē šeit. Mēs šodien vēl kur nosaukt par draudzi. Vai jūs jūtaties šeit kā draudzē? Tā to varbūt nelaimīgāki vai... Es domāju, ka tas arī ir katram cilvēkam savādāk dažādos periodos Dievs liek justies. Dažreiz es domāju, ka es droši vien no visiem šitiem te esmu vismazākais. Jocīgā veidā tieši es vienmēr jūtos priecīga un laimīga. Es nezinu, kā tas ir. Un es domāju, ka cilvēka gadi arī nenosaka, teiksim, viņu tādu, es nezinu, kas tas ir, kaut kāds garīgais vecums vai kas. Es vienmēr jūtos kā bērns, bet es domāju, ka varbūt, ka pat zeme jūtas, ka man ir tādā ziņā vairāk pieaugs un atbildīgāk. Tur arī gandarījumu varēja saņemt šī mākslas skola vai nekā pasniedzies mākslas skolā. Ko atnes šī pavisam it kā blakus tāda nianse vai tagad pavisam tāds ceļš, kas arī pieprasa varbūt tādu atdošanos? Es jau tur prostānā 5. gadu strādāju. Tas nav tā kā 1. gadu. Vienkārši tāpēc, ka tā vieta ir tāds mīlestības darbs, kur man naudā algu nemaksā nekādu. Tādēļ tur nevienmēr pietiek darba spēka, nevienmēr pietiek labprātīgi cilvēki, kas gribētu upurēties. Nu, tas tā skaļi skan, tas tā nav, bet vārds sakot, kas gribētu vienkārši to mīlestības darbu darīt. Un kas tad vēl viena mēs? Tad faktiski šīs zināšanas arī, Viņas nekādas vainas, viņas nodara visur, un visur ir bērni, un visur ir talantīgi bērni. Nē, es domāju, šeit tas ir tīri tā, vai ne? Tur, es domāju, tur ir mākslas pasniegšanas priekšmets, vai ne? Taču arī pamatā. Jā. Tādā. Pamatā tas pats. Pamatā tas pats tur ir. Bet es jau tur 5. gadu strādāju, un tur bērni ir jauki un talantīgi. Un es pagājušo gadu, kad mēs organizējām to Jeruzalemes jubilejas, to konkursu izstādēju darbus, tad man tikpat daudz bērnu bija no mākslas skolas, kas piedalījās tikpat no Grostonas. Un tad, kad mēs, visos darbos, es vienādi esmu skatīsies tiem bērniem, jo bērns jau Dievs apdāvinājis ar talantu varēšanu un arī gribēšanu vienādi. Viņi jau nav vienā vietā kaut kādi sevišķāki.
mākslas skolas bērni nāk labprātīgi, un tie bērni arī labprātīgi, un viņi grib zīmēt. Un viņi gaida. Vispār tā ir tāda skola, kur viegli strādāt, tāpēc, ka bērni skolotājs gaida. Es neesmu dzirdējis, ka kādreiz kāds kliegtu, ka tā ir liela laime, skolotājs saslimis, tā nekad tur nav. Tad, kad mēs atbraucam, tad viņi laimīgi skrien un ķeras apkārt un priecājas, ka mēs esam atbraukuši. Piemēram, tā, ja nav lasīta, tad ir vērts izlasīt. Viņa ir brīnišķīga pat priekš pieaugušu cilvēku ausīm. Un tad es nezinu, kā tad viņi tad zīmē dažreiz. Nu, pēkšņi domāju, kāpēc ne, man ir tāda brīnišķīga grāmatiņa. Mēs sākam pa Gogliņam palasīt priekšā. Un beigās viņam tik ļoti visiem tas patika, ka viņa ātrāk gribēja tik līdz galam. Teica, vēl pusstundiņu. Viņi zīmē, mēs palasa viņiem priekšā. Un tā mēs izlasījām to. Un mēs pat nebijām visi vēl izlasījuši, ka daži tie cilvēki, kas studiju nāca, apskata to grāmatu no visām pusēm. Nākošais atnāk man saka, es jau dabūju, es jau izlasīju. Un pagājušā gadā, kad es mākslas skolas bērniem dāvināju Ziemassvētkiem, es arī tādas grāmatiņas dāvināju. Nu, es nezinu, es domāju, ka es nevaru, teiksim, tam bērnam dāvināt kaut ko tādu, kas man liekas nesvarīgi. Es varu to, kas man pie sirds. Un tad iznāk tā pilnīgi netīšām, ka es ne jau tikai tiem bērniem, es visiem stāstu. Un vispār ar mani kaut kas tāds ir noticis, es domāju, ka arī lieliem, jā. Un es domāju, pagājušā gadā vai aizpagājušā jau es sāku konstatēt, ka daudzas lietas, ko es, teiksim, tīri tādas mākslas skolā, ko es mācu, teiksim, par krāsu mācību vai ko, es pēkšņi atklāju, ka es tajā arī redzu visu to pašu Dievu gudrību. Un ka es vairs nevaru pateikt vienkārši tā. Tās trīs ir pamatkrāsas, tās radušās no baltās krāsas, no gaismas. Padomā, un es pēkšņi klausos un domāju, ko es runāju. Es esmu gaisma, ja? Un es esmu cēlis varavīksni par derības zīmi, ja? Un tad es atkal domāju, un trīs pamatkrāsas, kāpēc tieši trīs? No kurām, ja viņu nav, tad kaut kas tev pietrūkst no pilna spektra, bet ja tās ir, īstenībā tev ir viss. Un es domāju, un daudzas tādas lietas, ko es pēkšņi pilnīgi savādāk ieraugu, kaut gan es it kā visu mūžu esmu mācījis, vai ne? Un es pēkšņi runāju pavisam savādāk, ne tāpēc, ka tā būtu pēkšņi bībeles stunda, bet tāpēc, tā ir parasta mākslas skolas stunda, bet es vairs nevaru teikt tā, kā es agrāk teicu. Tad man nebija nekāda atklāsme. Ko es varu šaustīt, ja es to nezināju? Dievs jau arī saka, ka viņš īstenībā grēks sākas tad, ja es kaut ko zinu, bet nedaru. Tajā mirklī, kad es nezināju, es saku. Tas ir ticības jautājums, un tas ir visu mūsu galvenā problēma. Visu.